Tipu tapu pasaciņa. Ziemeļamerikas indiāņu pasaka Lāču puika. Senos laikos dzīvoja puika. Tēva viņam nebija, bet patēvs to nemīlēja un gribēja tikt no viņa vaļā. Reiz viņš atnāk pie sievas un saka: Es nomedīju briedi, bet atstāju to mežā, lai puika nāk man līdz un palīdz gaļu pārnest mājās. Viņi aizgāja tālu mežā, un patēvs aizveda puiku pie lielas alas. Ej, paskaties, vai briedis tur vēl ir, patēvs teica savam padēlam. Puika iegāja alā, bet patēvs viņam sauc nopakaļus: Ej tālāk, ej tālāk! Tā ļaunais cilvēks atstāja puiku alas dibenā, bet pats aizvēla alas ieejai lielus akmeņus priekšā un aizgāja. Sākumā puika nezināja, ka patēvs viņu ieslēdzis alā, bet visu laiku staigāja un meklēja briedi. Tomēr, kad redzēja, ka ieeja aizveltā ar akmeņiem, puika sāka raudāt. Viņš mēģināja atgrūst akmeņus nost, bet viņam nebija tik daudz spēka. Puika sēž un raud, un pēkšņi viņš dzird tālu balsi. Mazdēliņ, mazdēliņ, nāc šurp! Puika iet pa tumsu uz balss pusi un dzird: Stājies man priekšā, mazdēliņ, bet sargies nostāties pakaļpusē. Puika domā, ka tas ir vectēvs. Nostājas viņa priekšā, bet pats raud. Neraudi, mazdēliņ, kaut kā jau izkļūsim no nelaimes. Puikam sāka gribēties ēst. Tagad vectēvs pacēlās no zemes, un puika ieraudzīja, ka tas ir liels ezis. Tādēļ viņš bija lūdzis puiku stāties viņam klāt no priekšpuses, jo baidījās, ka no pakaļpuses var sadurt viņu ar savām adatām. Es tūlīt pameklēšu, ko tev dot iekost, teica vecais ezis. Viņš attaisīja maisu un izņēma no turienes kaut ko apaļu kā pīrāgu. Patiesi nezinu, vai tev tas garšos. Es gan vienmēr to ēdu. Pagaršo, mazdēliņ. Puika pamēģināja, un viņam garšoja labi. Viņš ēda, kamēr bija pilns vēders. Kas tas bija? Puika ieprasījās. Tā bija vīksnas miza, mana mīļākā barība, vecais ezis atbildēja. Iesim tagad, mazdēliņ, es pamēģināšu, vai man neizdosies atgrūst akmeņus, lai izlaistu tevi brīvē. Vecais ezis centās visādi, tomēr akmeņi nepadevās. Tie bija pārāk smagi. Nē, man tas nav pa spēkam, ieteicās vecais ezis. Būs jāpasauc palīgā. Akmeņu starpā bija spraugas. Vecais ezis izbāza pa spraugu purnu un sauca no visa spēka: Ej, zvēri, visi šurp, mums palīgā! Pie alas ieejas sāka pulcēties zvēri. Tur bija sanākuši visādi palīgi: vilks, jenots, briedis, bruņu rupucis, arī visādu sugu putni, pat vismazākie dziedātāji putniņi. Viņi visi stāvēja pie ieejas, bet vecais ezis viņiem teica: Te alā ieslodzījuši puiku, bet mēs kopā ar viņu nevaram atgrūst akmeņus. Varbūt jums būs tik daudz spēka. Un zvēri ķērās pie darba. Pirmais pamēģināja savus spēkus jenots. Viņš saķēra rokām lielu akmeni, piepūta vaigus, bet akmens nekustējās. Izmēģinājās putni un visādi zvēri, bet viss velti. Piegāja lapsa ar vilku, pamēģināja gan nagiem, gan zobiem, tomēr arī nekas neiznāca. Sakošļāja tikai asiņainas mutes. Viņu vietā stājās lācis un stiprais briedis.
Viņš izbāza savus žuburainos ragus cauri akmeņu spraugām, saspērās cik spēja, bet nolauza tikai vienu ragu. Viņš pabāza zem akmens otru ragu, bet nolauza arī to. Bez ragiem viņam te nebija ko darīt, tādēļ viņš aizskrēja projām. Palika tikai vienīgi lācis. Viņš teica: Tagad pienākusi mana reize, es mēģināšu pats beidzamais. Viņš bija milzīgs un varens šis lācis. Viņš apkampa vislielāko akmeni, kas bija aizvelts priekšā ieejai, atspērās pret to un aizsvieda projām. Tagad ala bija atvērta, un vecais ezis ar mazdēliņu iznāca gaismā. Vecais ezis te iesāka runāt un teica tā: Vēl man ir kāds lūgums jums, zvēri. Šis puika, mans mazdēls, dzīvoja pie mani salā, kamēr akmeņiem bija aizprostota ieeja. Bet tagad man gribētos zināt, kurš no jums varētu viņu ņemt par audžu dēlu. Man nav viņam noderīgas barības. Mūsu nelaime ir tā, ka katrs esam pieraduši pie dažādas barības. Sakiet man, kurš uzņemsies rūpes audzināt šo puiku, manu mazdēlu? Zvēri aizskrēja uz visām pusēm, lai katrs sameklētu ko ēdamu puikam. Daudzi putni atgriezās ar dažādām sēklām un sniedza puikam, bet viņš, protams, nevarēja tās ēst. Arī tītaram bija sēklas, kādas puika neēda. Pēc tam atskrēja jenots. Viņš atnesa mutē vēžus. Tie nu gan būs gardi, puika nodomāja. Tie nu gan būs gardi. Bet vecais ezis teica: Pagaidi, pacieties vēl drusciņ, varbūt radīsies tev vēl kas labāks. Atgriezās drīz arī citi zvēri no medībām. Lapsa piedāvāja puikam gaļu. Viņš jau gribēja to pieņemt, bet vecais ezis atkal teica: Pagaidi, varbūt radīsies vēl kas labāks. Vilks atnesa kaulus, uz kuriem vēl bija gaļa. Puika bija tik ļoti izsaucis, viņš jau izstiepa roku pretī, bet vecais ezis atkārtoja: Nē, mazdēliņ, pacieties! Redzu, ka tev teks iekalas, tomēr pacieties, pagaidi! Vesels zvēru bars bija aizteidzies medībās un atgriezās ar medījumiem. Visi bija atgriezušies. Pēdējais atnāca lācis. Ne tas lācis, kas bija atvēris salu, bet cits. Viņš teica: Man gribētos zināt, vai puika ēdīs to, ar ko es mēdzu mieloties. Un viņš pasniedza puikam plāceni. Puika tūliņ to noēda. Ak, cik gards tas bija! Nu, vai tev patīk šāda barība? Vecais ezis ieprasījās. Un kā vēl? Atbildēja puika. Tas ir ļoti gards plācenis. Tad vecais ezis noteica: Lūk, tagad jūs visi zināt, ka lāču māte audzinās manu mazdēlu. Un lāču māte paņēma puiku pie saviem 3 lācēniem. Lācēni ļoti priecājās, ka puika dzīvos pie viņiem, un ņēmās mest kukuriņus un rotaļāties ar jauno draugu. Lāču māte zīdīja savus lācēnus ar pienu un deva zīst arī puikam. Tagad viņai bija 4 bērni. Viņi dzīvoja ļoti labi. Reizēm lāču māte deva puikam plāceni no žāvētām mellenēm, līdzīgu tam, ar kādu lācis pirmo reizi pacienāja puiku. Un tāpat kā citi zvēri, viņi caurām dienām klejoja pa mežiem. Kad lāču māte redzēja, ka mazuļi jau varēja ēst visādu barību, viņa tos vairs nezīdīja. Viņa sāka tos ēdināt ar riekstiem, avenēm un vīnogām. Bet puika dzīvoja tāpat kā lācēni, ziemu pavadīja kopā ar viņiem koka dobumā, bet vasarā klejoja pa mežiem. Tā viņš nodzīvoja kopā ar lāčiem 2 gadus. Kad vasarā bija ienākušās mellenes, pie lāčiem atskrēja sūtnis. Pirmo reizi puikam izlikās, ka sūtnis ir cilvēks, bet ieskatījies labāk, viņš redzēja, ka tas ir lācis. Un sūtnis griezās pie lāču mātes kā pie saimnieces un lūdza,
lai viņa noteiktā dienā ierodas Melleņu laukumā uz lielo sapulci, jo sūtnim bija uzdots pavēstīt uz šo sapulci visa apgabala lāčus. Noteiktajā dienā Melleņu laukumā sapulcējās visi lāči. Bija salasījies liels bars. Kad puika ieraudzīja šo lāču pulku, viņam ienāca prātā, vai tikai tie nav cilvēki, bet tie visi bija lāči. Un lāču vadonis tiem teica: tagad stājieties visi darbā un lasiet mellenes. Un lāči sāka lasīt ogas. Kad bija salasīta vesela kaudze melleņu, lāči novietoja ogas plašā salgozī un ņēmās mīcīt no tām plāceņus un pīrādziņus lāča ķepas lielumā. Lāču māte, viņas bērni un puika turējās visu laiku blakus. Tad viens lācēns pasauca puiku sāņus un teica viņam: Aizbēgsim no mūsējiem! Kad viņi jau bija ietikuši krūmos, lācēns piebilda: Tagad dzen mani uz lāču pusi, kā to dara medībās cilvēki, skrien man pakaļ un bļauj cilvēka balsī. Tad visi lāči izbīsies un aizbēgs, bet visas mellenes, kas tagad kaltēja salgozī, paliks mums, bet melleņu tur ir ļoti daudz. Puika skrēja pakaļ lācēnam un bļāva, cik tik vien spēja. Lāči patiesi izbijās un aizskrēja mežā, bet mellenes atstāja laukumā. Tagad jaunie draugi ņēmās mieloties ar mellenēm. Lāču māte drīz apķērās, ka divi mazuļi pazuduši, un nāca atpakaļ tos meklēt. Viņa atnāk melleņu laukumā un redz, kā abi mazie grāb mellenes veselām riekšavām un bāž mutē. Ko jūs te darāt? Lācene prasa, bet pati domā: Šos nedarbus droši vien izgudrojas mans lācēns. Viņš vienmēr kaut ko izdara. Tā padomājusi, viņa prasa puikam: Vai tie ir mana dēlēna nedarbi? Puika atzīstas: Viņš man teica, aizbēgsim krūmos, bet tur viņš vēl teica, dzen mani un bļauj cilvēka balsī, tad visas mēlenes paliks mums. Lāču māte paķēra rīksti, notvēra un sāka pērt mazo lācēnu. Citi lāči visai uzmanīgi pa vienam sāka atgriezties melleņu laukumā. Lāču māte viņiem pastāstīja, ka viss ņurdzis iznācis lācēna dēļ. Puika dzinies viņam pakaļ, bet lācēns izbijies un sācis skriet, ko nagi nes. Tas viss. Nu visi ķērās atkal pie darba un kaltēja atkal mellenes. Mazie lācēni bija sarausuši kopā veselu čupu ogu. Lielie lāči pievāca pārējās, un pret vakaru viss darbs bija nobeigts. Tad katrs lācis, pielipinājis sev pie ķetnām izkaltētās mellenes, sāka bradāt pa melleņu kaudzi, lai jo vairāk melleņu pieķertos ķetnām, jo melleņu plāceņiem jāturas pie lāču ķetnām visu ziemu. Ziemā lācis iegulstas vai nu koka dobumā vai bedrē, vai arī alā, un pamazām zīž izkaltētās mellenes, melleņu pazolītes no ķetnām. Ar to viņi iztiek visu ziemu, un nekur viņiem nav jāiet meklēt barību. Kad lāči bija beiguši piebradāt mellenes pie ķetnām, viņi saslaucīja kopā atlikušās mellenes un ņēmās tās viļināt rausīšos, kādus puika bieži bija ēdis. Pamielojušies lāči devās uz savām dzīvesvietām, lai liktos ziemas miegā. Kad bija pienākusi saltā ziema, lāču māte teica saviem bērniem: Gaidiet mani šeit, es drīz atgriezīšos. Un viņa paskaidroja bērniem, ka ies meklēt vietu ziemas midzenim. Drīz viņa atgriezās un aizveda bērnus pie liela dobumaina koka, bet ieeja dobumā bija pašā augšā. Lāču māte uzlīda kokā un sauca: Šeit būs mūsu dobums. Arī lācēni un puika rāpās viņai pakaļ dobumā. Kad viņi nolaidās lejā pašā dobuma dibenā, puikam izlikās, ka te ir ērti un silti kā īstā indiāņu būdā.
Lāču māte iedeva puikam gabaliņu melleņu plāceņa, un lāči sāka sulkāt savas ķepas, kā tas bija parasts ziemas guļā. Šajā ziemā lāču māti bieži traucēja mednieki. Viņa tikai baidījās, ka mednieki neatrastu viņu dobumu. Bet ar laiku kļuva vēl nepatīkamāk. Lācēni bija noskrāpējuši un noplēsuši kokam visu mizu, tā ka viss koks tagad izskatījās sarkans, jo ziemas naktīs mazie lācēni laidās pa stumbru zemē un mēnesnaktīs rotaļājās sniegā. Vairākas reizes mednieki taisni bija pienākuši kokam klāt, bet lāču māte bija sameklējusi žukņa zaru un piestiprinājusi pie koka. Tikko mednieks pienāk pie koka un ierauga zaru ar žukni uz leju, vērstu pret cilvēku, medniekam likās, ka žukņa zars saspiedīs viņa kaklu. Viņš pagriezās sāņus un aizgāja garām. Bet tad gadījās, ka kāds mednieks pienāca pie koka un lāču māte paķēra savu žukņa zaru un izbāza to no dobuma. Tomēr par nelaimi viens žukņa zars nolūza, un tā žuknis vairs nebija derīgs. Mednieks piegāja pie paša koka un izdarīja iecirtumus. Tāds vispār bija medniekiem paradums. Kas atrod koku ar lāču midzeni, tas atstāja atzīmi, kamēr pats aiziet pēc palīgiem. Ja koku atrastu cits mednieks, tad viņš zinās, ka šim kokam jau ir saimnieks, kas te izdarījis iecirtumus. Mednieks bija atstājis kokā atzīmi, bet pats aizgājis uz mājām paaicināt draugus, kas viņam palīdzētu nobeigt lāčus. Lāču māte zināja, ka drīz atnāks mednieki. Viņa saka puikam: Es izlīdīšu pirmā, varbūt, ka es kaut kā tikšu ar medniekiem galā, bet ja viņi mani nobeigs, tad lai vispirms lien no dobuma ārā lācēni, zēni. Viņi ir veiklāki un varbūt tiem izdodas kaut kā aizbēgt, bet tu ar manu lācenīti, meitenīti nāciet ārā pēdējie. Lien tu pa priekš un sauc medniekiem. Nenomaitājiet lācenīti, meitenīti, kas palika vēl iekšā. Sanāca mednieki un sāka daudzīt pa stumbru, lai izdzītu no dobuma lāčus. Pirmā līda ārā lāču māte, un mednieki viņu nomaitāja, iekām tā vēl bija aizsniegusi zemi. Pēc viņas nāca ārā abi lācēni zēni. Pirmo nošāva uzreizi, bet otrs bija tik viltīgs un izveicīgs, kā rāvienu nošļuka no stumbra zemē un aizspruka, iekām mednieki paguva izšaut. Tagad no dobuma parādījās puika. Kad mednieki ieraudzīja, ka tas ir cilvēks, bet ne lācis, viņi no brīnumiem atplēta mutes, bet puika iesaucās. Vai jūs vēl atceraties, ka labi sen nozuda kāds puika? Šis puika esmu es! Mednieki atbildēja: Protams, kā atceramies. Te vēl ir lācēns, meitenīte. Es jūs ļoti lūdzu nešaujiet viņu, bet ļaujiet viņai aizbēgt. Mednieki teica: Kādēļ tu mums neteici agrāk? Mēs šos lāčus nemaz nebūtu aiztikuši, ja tu būtu iznācis pirmais no dobuma. Es to nevarēju, Puika paskaidroja, jo lāču māte tā lika. Tad viens mednieks no jauna piedauzīja stumbram, bet mazā lācenīte meitenīte izlīda no dobuma, galīgi nobijusies. Puika iesaucās: Ļaujiet viņai aizbēgt! Un indiāņi atgāja sāņus, bet lācene meitenīte nolaidās no koka un aizbēga mežā. Tagad nokāpa no koka arī puika, bet mednieki savā starpā sarunājās, ka viņiem ļoti žēl, ka nošāvuši šos lāčus. Viņi apskāva puiku, jo bija ļoti priecīgi, ka tas atradies. Puika tagad aizgāja viņiem līdzi uz viņu cilts nometni. Pārnākušie mednieki stāstīja: Mēs atradām puiku, kas labi sen nozuda. Daudzi vēl atcerējās, kā puika bija nozudis. Viņi bija sastājušies puikam visapkārt
un priecājās, ka puika ir ar mieru palikt dzīvot pie viņiem, jo arī puika bija no tās pašas indiāņu cilts. Lūk, un pasaka galā.